jums būs pieejami šie te kursu resursi, jābūt piekļuvai pie DAS sistēmas, ja šis te dashboard, ja, un jābūt tieši pieeja pie kursa, tad Python programmas valodas lietojums datu analīzē, ja, tieši šis kurs, ja, ja jūs redzat kaut ko šādu, tad ir viss, kas vajadzīgs, lai kursu veiktu sekmīgi, ja. Šis ir Tehniskās universitātes uzturēts portāls, ja, pēc būtības kaut kas ļoti līdzīgs, kā Ortus Tehniskā universitātē vai arī Latvijas universitātē Luis, un principā pasauli izmantošo universitātes šādu veidu portāls, tāpat programmatūra apakšā. Bet tas nav tik kritiski, galvenais tas, protams, piekļuve, tad, ja nav piekļuves, ja ir kaut kādas tehniskās problēmas, ja, tad jums ir iespēja arī šeit ir saiti, iedošu saiti, ieliku šeit, šīs saiti rakstīt kaut kādas tehniskās problēmas, tieši administratīvas problēmas, ja, kaut kas kursu, ja. Tieši tā nav, tas nav par to tematu tieši, ja, tad ir kaut kādas, ja netiek klāt, DAS LV, tad, kur Renāta pieslēdz, tad rakstiet, es tos padalīšos ar ekrānu, rakstiet šeit, jā. Nu, lūk, tad, ja netiek klāt, tad padalīšos ar ekrānu, tūltās arī, jā, beigšu sevi rādīt, tad, un tad mēs padalīsimies ar ekrānu. Tad jā, noteikti, jā, kādreiz tas ir pilnīgi normāla lieta, kā gadās, jā, kā ekrāna, kas aizmirst padalīt stāstu, to ļoti dikti stāst, bet ekrānā neko neredz, jā, tad droši rakstiet čatā vismaz, ceļiet, kas dod roku, un arī varētu runāt arī, lai man tā skaņa būs samērā, tādā zemā līmenī, lai nebūtu, lai es nerunātu tā kā mucā. Laikat lūdzu, mēs prasījām mūsu iepriekšējiem pasniedzējiem, tad cik ilgi mums būs tā pieeja tā sistēma DAS, tika uz kursa laiku, vai arī tam mēs varēsim iet? Jā, diemžēl man nav kontroles par to DAS sistēmu, tajā ziņā par piekļuvi. Tendence, ka šie te materiāli, piekļuvi šiem materiāliem būs slēgti pēc kursa beigām, bet ir lietas, kuras es kontrolēju, tās abas divas lietas ir. Tad, kam būs piekļuvi pēc tam visi materiāli, šī kursa materiāli, jā. Neskatoties mazos uzdevumus, principā visi tieši mācību materiāli būs pieejami, ir jau pieejami publiski, jā, no manas puses tas vispār. Šie visi mani materiāli, jā, šie ir pieejami arī, tad šie visi materiāli būs pieejami arī pēc kursa beigām šeit, jau ir, jā, visi mani materiāli ir atrodami šeit, jā, un tiks papildināt, protams, attiecīgi, jā. Tā ir publiskā koda repozitorijas, jā, mana lietotāja vārda, jūs droši viņu klonēt, tur tie, kas zina, jā, vai taisīt tā kā to dakšiņu, jā, ja droši kaut kas interesants ir, jā. Un tas viss, protams, saglabāsies arī, kamēr mums Microsoft ir labvēlīgs, uzturēts, jā, saglabāsies. Un līdzīgs stāsts, tad jums, kamēr mēs piekļuvi DASam ir, jā, līdzīgs stāsts būs arī par šiem video, jā, tad ierakstiet, pat labāk, tad šeit jums ir jāatrod pareizā grupa, jūs ir 4 grupas šī te plūsmā, jā, jūs būsiet šie te videos august 19 grupa 2.2, jā, jūs ir grupa 2.2, jā, un pat labāk jūs aiziet šeieni, jā, nu, te nebūs no manas puses, jā, tie video, jā, atraiziet šeit, un te būs YouTube playlists, no man kanālā, jā, to arī es kontrolēju, ar to, manuprāt, es nekad neslēdzu cietiet, Google, kas pagājuši nesūtās, pagājuši nav nevienu video. Nu, šokar būs, jā. Vismaz viens, ja divi, vajadzētu arī 3 video, kas par šo tēmu, ko mēs runāsim, tad par šīm tēmu nodarbībām, jā. Tad, lūk, tad šis būs tas playlists, tad te būs arī nodarbību ieraksti, kas pieejami arī pieejami pēc kursa, jā. Nu, tad, jā, diemžēl, es saku, DAS, nu, jā, tur ir kaut kā, viņiem laikam, tas ir, lai finansējuma dēļ vai Eiropas regulas, jā, nu, lūk, jā, nu, lūk, jā, jo tur ir tas moments, jā, Bāļs saka, viņa it kamēr tā piekļuvis saglabājās, jā, nu, atkal, jā, tas atkal nav garantēts, jā, dažreiz tur ir, jā, tā kā iespējams, ka jūs saka, varbūt, ka tā politika ir mainīsies, tā kā to es nevaru, tas nav manās spēkos, jā, es varu vēlreiz tikai izteikt, kā sakot vēlu, ka es studenti saglabāt, iespējams, ka ir kaut kāds, tas nav garantīgi, sakot, ilgspējīgāk būs tieši manis tie materiāli, kurus es kontrolēju, jā, nu, lūk. Lūdzu, jūs varat iemet linku uz jūsu YouTube kanālu čatā?
lai es to tos, es tiešām kaut kā aizlaidu garām, kur tu man ir. Jā, es gribēju, es rakstīju, bet neieliku linku, es sāku rakstīt un neieliku. Jā, rekubija, es aizmirsu, ka copy paste. Jā, tas bija tas, ko es gribēju rakstīt. Te būs arī negribu ierakstīt, un es gribēju likt linku un neieliku. Paldies. Jā, tas bija tas, ko es gribēju rādīt. Tas ir tas pats šeit, jā, tas ir šeit šai grupai. Katrai savi tie saites. Labi, tad parunāsim pirmo dienu, vispār kā mēs strādāsim šajā no manas, kas no manas ir, lai jūs sekmīgi beigtu to manējo daļu, jā. Samērā vienkārši, tas nav lielu prasību tādu, kā dzelžainu akmenī rakstīt prasību, jā. Ir katru dienu būs 10 jautājumi, multiple choice, tas ir daudz izvēļu, un pusi jūs dabūsiet, tas būtu tāds atgādinājums, ka jūs šajā lekcijā jums kaut kur esat bijuši, un kaut ko esat sakojuši līdz, jo tažreiz šie jautājumi varbūt ir tādi, kas nav varbūt pārsties garām, nav neieķēries, var likt to krīzu vēlreiz. Tas varētu pievirsēt tādu papildu, ka jūs esat bijuši šeit. Un ko vēl es gribētu, mēs strādāsim šajā pie piezīmju grāmatām, lai katru dienu jūs iesniedzat savu kopiju savai grāmatai, ko jūs paši darījāt tajā dienā, un tā būs bāzēts manējiem materiāliem. Līdz ar to, es negribētu, lai jūs iesniedzat pilnīgi kopiju manējiem, bet lai jūs kaut ko pievienot. Kā pievienot, to jau mēs šodien apstīsimies, kā to darīt, tas process galīgi nav sāpīgs, Vēl viens moments var droši rakstīt arī kādu atsauksmi, ko es skatos par ātrumu, jo pasniedzējiem visiem ir tā tendence tagad runāt par ātru, tas esmu arī vainīgs, kā sakot, guilty, un sarežģīti arī man patīk runāt, kas sakot daudz un dikti, bet, kā droši, es labāk rakstīt čatā, ja kaut kas pārsties garām kādam konceptam, vai kaut kas galīgi nav iekrits prātā, droši rakstiet čatā, vislabāk čatā, arī runāt, es uzķeršu arī tādās balsts cerams, es nogriežos uz tamā, lai nav tās mucas efekts, un attiecīgi tad arī atbildēšu. Tas ir ļoti labi, ja kaut kas nav, kas sakot, ir tas sautais pasniedzēja lāsts, pasniedzēja lāsts ir kā lietas, un dažreiz tāds ir kā pašsaprotams lietas, bet tās pašams tikai tāpēc, ka tas ir tiešām kādiem runāts. Un varbūt tā sakot, ka sāk no nulles, dažreiz kāds koncepts, atklājas ļoti interesanti, dažreiz pilnīgi tāda lieta, kaut kas likās pašsaprotams, īstenībā nav pašsaprotams, un tas ir pilnīgi normāli, jo esam šeit, lai jums palīdzētu, iemācīties, līdz ar to noteikti gaidīšās, te kaut kādus komentārus, kas pat varbūt tiešām nevajag kautēties. Lūk, tā. Labi, tas ir tas, ko būs, tad 5 dienas būs, es ar jums būšu kopā, un tad kā mēs strādāsim visu katru dienu, būs viena saite, ko mēs visi vērsim vaļā. Mēs strādājam kopīgi, tikai jums būs vieglāk, jums nebūs tik daudz jāraksta un tik daudz jārunā. Jums būs ļoti minimāli. Jums būs kaut kādi darbi, mazi būs, praktiskie darbi. Tad es atteikšu, ko mēs ejam šo dienas materiāli. Viņus var atrast dažādās veidos. Es ieliku šī saite šeit, ja kādam gribās, kādam ir kāds linkus. Droši. Tā. Pirms es skrienu tālāk, man ir, kas man pievienojās patās pēdējais, laikam, Renāts. Renāts, laikam, neesmu piefiksējis apmeklējumu, mums jāpavāda atkal, tā teikt, administratīvās lietas, pirms lekcijas sākuma man ir jāpiefiksē, jo jūs kaut šo laiku sāku, ko ļoti aktīvi runāt, ir jāpiefiksē. Tā, laikam, nav laikam. Es neredzu Svetlanu un Zanu laikam. Vispār esat. Brīnišķīgi. Tā, labi. Tātad šeit mēs pirms šo saiti, un atvērsies šī saite, tātad Google lapā, tas ir Google, pieder Google, un ļoti interesants veids būs. Es ceru, ka jums šīs nodarbības laikā sapratīs, kas arī vēl sāks patikt, varbūt tās, kādā ziņā, tātad būs. Atvērsies tā sauktā piezīmju grāmata, tās, ko mēs izmantosim. Tā pamat ideja šādām grāmatām ir apvienot, tā teikt, programmēšanu, kodēšanu ar, tā teikt, analītisko darbu, principā aprakstiem, dokumentāciju, visu kopā. To izmanto gan datu pētnieki, mašīnu mācīšanās, mākslīgais intelekts, pasniedzēji, žurnālisti, ļoti dažādā veidā. Un ļoti interesanti strādā šis te. Šajā ziņā es izvēlējos lietot šo publisko piekļuvi, parasti ikdienā strādāju lokāli, protams, tātad nereāli pasaulē, bet šeit ir veids, kā to publiski darīt, un tā doma ir tāda. Ja teik apsver šo te adresi, tīmekļa adresi lapā, viņi pieder Google'am, bet pēc tam seko GitHubs, un GitHubs pēc būtības ir no Microsofta. Un tas ir mans lietotāju vārds Microsoft GitHubā,
un tad teiks, kā šī projekta, šīs te mūsu kursa nosaukums, šīs te projekta nosaukums, un attiecīgi vēl tāži mapītes, jā, un tad beigās šīs te dienas pirmā tā pati piezīme grāmata. Ko tas nozīmē? Tā lielā ideja ir tāda, ka, ja ir publiski kaut kāda lapa, šāda piezīme grāmata šajā speciālajā formatā pieejama, viņu var atvērt šo Google rīku un var izmantot, jā. Nu, lūk, un tā izmantošana ir principā 3 līmeņos. Tas ir viens līmenis, pirmais, ko šodien var droši kā darīt, jā. Nu, es neteiktu tos linkais, bet tas tāds pasīvi vienkārši lasīt līdzi, jā, un neko nedarīt. Tāda iespēja ir, tas arī būs varbūt derīgi, lasīt kā grāmatu. Cilvēki raksta grāmatu šajā formātā un izveido pēc tam. Otrs līmenis būs arī izpildīt kādas šūniņas, bet neko nemodificēt. Un tas trešais līmenis, kas, domāju, jūs tiksiet šodien, ir arī kaut ko sākt mainīt. Ja? Tad jāatcerās, ka šī piezīme grāmata katram no jums būs sava. Uz to brīdi tad veram vaļā šo vietu. Ja? Nu, lūk, jā. Un jums katram būs sava piezīme grāmata. Ja? Un tad būtu jautājums, vai tur ir kaut kādas iespējas tur strādāt kopā. Un tās ir samērā limitētas. Pārsvarā jūs katrs, sekojat līdzi. Jā. Un tad katram izvēlas savu kopiju. Kā to saglabāt, tā arī to runāsim visu. Tā, kas vēl būtu tāds svarīgs. Jā? Var sakot, es tagad ēdīšu savu suņa ēdienu, tā teikt. To sauc eating your own dog food angliski. Lietoju rīkus un arī viņus, tā teikt, arī izmantoju, tā teikt. Jā, nu lūk, mācību materiāliem. Nu lūk, tad kursa aprakš šīs daļas, jā, mēs runāsim par datu analīzi, datu vizualizāciju, tieši uzsvar, tieši mākslīgo intelektu lietošanu. Un arī no diviem rakursiem. Viens, mēs izmantosim šīs te iespējas, mums piedāvā lielie valodu modeļi, bet arī mēs paši taisīsim nelielus mašīnās modeļus, jā, tas būs vēlāk pēc pāris lekcijām, jā, un jūs redzat, ka tā plūsma, jā, tas mans mērķis jums parāda to plūsmu, kas notiekās. Jā, te ir divi aspekti, viens ir šajā daļa kursa daļā, viens ir ko darīt un kā darīt. Jā, un tas ir dažreiz tās kājas paliek drusku pa īsām. Mēs zinām, ka mums tur ir jāiemet bumbu basketbola grozā, bet varbūt mēs neesam tik labi un neesam tik atletiski, jā, bet mēs nebūtu vairāk, vai ne, tas dankotājs, jā. Nu, lūk, jā, bet tā kā man doma vajag iemācīt, kas notiekās, jā, kā to darīt, vismaz konceptuāli. Jā, ļoti daudz man tehniskas detaļas te būs, bet visas par to nevajadzētu šausmīgi iesprīt, jā. Pirmās citās nodarbībās, jo materiāls, kas šeit ir, to var darīt, mācīties, es teiktu, vismaz pāris semestrus, mierīgi, daudz kursos dažādā līmenī, jā, bet idejiski to saprast to plūsmu, kas notiekās, kas ir iesaistīts. Jā, un tad mēs konkrēti izmantosim šo te Python, protams, programmas valodu Pythons, pasaulē populārākā valoda, un tieši tāpēc principā es teiktu viens no lielākiem iemesliem tieši tāpēc, ka Pythons ir ļoti noderīgs tieši datu zinātnē, mašīnu mācīšanās, mākslīgā intelekta izpētē, ļoti plašās šajās te nozarēs. Nu jā, mēs konkrēti izmantosim šīs bibliotekas pandas, varbūt dzirdēt, matematika zīmēšanai, Seaborns, Plotly iespējams un Scikit-learn, kas ir lieliski mašīnu mācīšanās biblioteka. Un jā, mēs izmantosim arī dažas šīs te automātiskās mākslīgā intelekta iespējas. Jā. Šeit ziņā mums ir jau beidzot, tā teikt, Google ir pamodies un ir, tā teikt, piedāvā mums Gemini, kas ir ļoti laba sērija ar dažādiem modeļiem, jā, tā kā ChatGPT, bet, es teiktu, nav daudz sliktāki, jā, un daļēji šie modeļi mums tiek piedāvāt arī šajā vidē. Tā teikt, brīvu. Jā. Nu, lūk. Cerēsim mēs kaut kādu, ceru, ka šī nodarbība beigām mēs kaut kādu ideju, kā analizēt datu kopus drusciņu, kaut kādas vizualizācijas, jā, un varbūt tās iespējams arī nedaudz arī par mākslīgā intelekta modeļu veidošanu. Nu jā, tā kā mēs kļūsim no šiem te tumšajiem, jā, norūpēšiem cilvēkiem, tādiem smaidīgākiem, jā. Šis bija šodien ģenerēja dalības, pirms kāda laika, tā kā viņi tagad ir jaunāk modeļi, var vēl skaistāks bildes ģenerēt, jā. Bet kad viņi ir uzlabojušies, pirms pāris gadiem bildes bija daudz nesakarīgāks, tā kā tagad tie modeļi arī ļoti attīstās. Mēs esam ļoti tādā, protams, liek teikt, gan izvēl katru nedēļu kaut kas jauns parādās, es sakošais sfērē, ļoti daudz dažādas lietas parādās.
Tā kā ļoti interesants viss ir. Nu jā, tad es strādāju, jūs jau minējāt, Zinātniskajā universitātē, mācīju Pythonu, citas valodas arī mācu, datorzinātnēs, un arī strādāju arī kā attīstītājs veselā bibliotekā. Nu, lūk, un tieši šis te mums tā data analīze, tas man specialitāte. Nu, lūk, jā. Īsti par mani, tie mans ēpasi, kādreiz kaut ko vajag tehniski, jā, kaut ko. Nu, lūk, tad par prasībām, jā, tad šeit, to es jau minēju, DAS jau piekļuvē DAS, jā, un tad tie dienas, tie mazie testiņi, jā, nu 50% es neesmu, šis nav tāds kurs, kur es būtu dzelžaini, šausmīgi augsts prasības, kāpēc? Tāpēc, ka dažiem jums jau varbūt ļoti labs priekšzināšanas, iespējams no kaut kādas citas sfēras, nu, atkal, šo kursu veids pieņem, ka vismaz kaut kāda zināšana par Excel, jā, es domāju, ka tā arī ir, jā, mēs vēl parunāsim par to, jā, un, protams, ka jums arī tagad nedaudz mamācija arī par Power BI, es pieļauju drusciņu, jā, tādiem citiem rīkiem, un, jā, tad būs šis te, šie 5 praktiskie, tādi uzdevumi, kas nozīmēs to, ka jūs vienkārši iesniedzat šo te pašu notebooku, jā, jūs vienkārši iesniegsiet ar savām modifikācijām. Kur viņi iesniedz katru dienu šeit klases uzdevums, jā, es viņu saucu par klases uzdevumu, tad varbūt jautājums, kad viņš ir jāiesniedz. Nu, jāiesniedz ir līdz kursa beigām, jā. Es neprasu tajā dienā, bet ja iesniedz tajā dienā, tad viņš principā būs jau izdarīts, jā. Es neprasu tur šausmīgi lielu, tas sakot, prasību. Vienīgais, ko es negribētu, lai es iesniedzu pilnīgi pliku kopiju no tā, kas man ir, bet es gribētu, lai drusciņi kaut kas tiktu darīts, lai es redzu, ka ir, jā, te ir kaut kas darīts. Tas būtu vienīgā prasība vispār no manis. Pārējais jūsu ziņā, tad cik daudz, tad no cilvēku ļoti piepūlās, un tas mums lieliski, jā, protams, ir, jā. Nu, lūk, tā. Labi, esam atpakaļ mūsu materiālos. Jā, nu jā, tas prasības, prerekvizītes, tad, nu, vienīgās, nu, slikta labā ziņa ir tā, ka materiāli vispārībā šo sfēru pārsvarā ir angliski. Jā, ir kaut ko latviski, arī var kaut ko tulkot latviski, bet nelēm ar to, ja es latviski ko tulkošu, tā terminoloģija joprojām paliek par brīdim, tā teikti. Nu, rupji izsakoties kleina, vai ne? Dažreiz tie vārdi, tie terminoloģijas vārdi, nu, viņi nav iegājušies latviešu valodā, un tad, nu, ir tā kā ir, jā. Piemēram, dators labs vārds, zibatmiņa arī, es domāju, tie ir labs vārds, bet dažreiz tie jaunvārdi, tie vārdi, terminoloģijas nodaļas specifiskie vārdi, nu, viņi nav tā tīri labi pielāgot. Nu, tāpēc pārsvarā viss ir angliski, izņemot to, ka es runāju latviski, jā. Jā, es ilgi nodzīvoju arī Amerikas Savienotās valstīs, 90 gados līdz ar to man arī tā kā tā angļu valodā domāšana vairāk ir angliskāk, tas, protams, bet, nu, atkal, tā kā, ja man kāds latvisks vārds, tā teikt, nav tik brīvs un nav tā mana dikcija nav tik lieliska, nu, tad droši, kas sakot, arī man izlabojat arī man. Jā, bet ko es pieņēmu to, ka jums programmēšanas pieredze nav tāda, iespējams, ka nav vispārībā, jā, vai es kaut kādā sfērā. Nu, to, kas pieņemams Excels, jā, ka jums ir interesi šī data analīzē vizualizācijās vispārībā, un to, ka jums varat pāris stundas katru nedēļu drusciņi, nu, pasakot, padarboties, jā. Tas arī ir. Tas principā ir tas, kā saka angliski, scratch your own itch. Jā, jums ir savas sāpes, jau kaut kas, ko jūs gribētu padarboties. Nu, lūk. Tātad, lai šo daļu kursam beigtu, datoru prasības ir smieklīgi vienkārši, nu, internets, jā, visiem ir, ja jūs ir šeit, jums ir internets, un lai jums ir pēdējie, nu, normāls pārlūks, tur Chrome, Firefox, Edge, Safari, Brave un daudz citi, kas ir jaunākie, jā, nav tā izvēle tik milzīgi, jā, jaunākie, bet, lai atsakot, lai jūs varat palaist šos te notebooks, tas ir tās minimālās prasības. Daži no jums, iespējams, daži no vairāk, jā, gribētu arī palaist šos te notebooks lokāli, jā, nu tad prasības drusciņi ir nelielas, jā, arī tās tikai arī rekomendācijas, nu tur arī no 2 kodoli, man liekas, visiem datoriem uzzinās 4, 8, 16, Windows 10, 11, jā, MacOS, jā, vēl Linux arī der, jā, īstenībā, un kā 20 GB diska vieta diskā. Bet tas nav, tās ir prasības tikai izmet lokāli kaut ko. Jā, lai jūs darbotos ar šiem mākoņu risinājumiem, ir pēc būtības šis te augšējais tikai te, jā. Lūk, jā. Tā, es nesen pamainīju kursoru, man viens studenti tieši gribēja man lielāku kursoru, tieši viens studenti, tā kā es parasti tik liels kursors man nav, jā, nedaudz pamainīju pelsu šo kursoru, bet es ceru, ka palīdz. Tā,
Nu, lūk, tad ierobežojums kursam tas lielākais tas, ka tas laiks, protams, jā. Nu, atkal, no vienas puses tas ir saspiests, jā, sanāk, mums tā pamatlietas, jā, es tā kā mācīšu vairāk to pamats, tā teikt, makšerēt, jā, datu analīzē, jā, un pamat kā tas, kur tas vēl makšeres jaunas, jā, nevis pilnu, tā sakot, pilnu rokas grāmatu nevarēšu, jā. Un tā mums līdz ar to, protams, ka kaut ko jāfokusējās, jo Pythons un Pandas ir datu analīzes, Excel steroidiem tā sauc viņu, jā, un tā lieta to tā bija dabīga izvēle, un, protams, ir notebooks arī ir standartizēts veids, kas varētu tieši datu analīzi, izmantojot Pythonu, un ar to, pieņemsim, mēs neizmantosim klasisko programmēšanu, kas būtu tā kā Python skriptu failiem, ja, to mēs īsti nedarīsim, ja, jo vienkārši nav laika, un tas arī nav īsti mašīna ziņā, mums nav vajadzības, ja, un, protams, mēs arī atsevišķi šos te mācīgi intelektrīgus visus arī nevarēsim apskatīt. Tad ar to, galvenais, lai jums būtu āķīši, lai jums būtu tā teikt, āķis lūpā tā teikt. Es domāju, ka tas būs. Nu jā, un tieši tas kursa struktūra būs parasti 3 stundas, tā kā es tagad runāšu, būs nelieliem pārtraukumiem, 3 akademiskās stundas, kaut kur 8, 15, ap to laiku jums būs iespēja padarboties pašiem, jā, tad teikt, patestēt šo kodu, padarboties, un tad pēc tam pēdējā akademiskā stundā, kur pie ap 9, jā, tad mēs parunāsim nedaudz vairāk par risinājumiem, ko vēl papildu parādīt. Tie, kas grib, es arī izmantot šo laiku, arī, protams, izpildīšos te uzdevumus. Jā, tā būs tā struktūra. Labi, tas ir tāds vispārējais jautājums, jā. Nu ko, jau nav kāda jautājuma, par kurš šo struktūru vispār ir, tad meta jautājumu, tā teikt, jā. Tad, ko mēs varam darīt, jā, tad mēs varam parunāt par terminoloģiju drusciņu, jā. Daudz šeit terminoloģijas, šeit, tā sakot, mūsu kartē, mūsu to kursu, ko mēs saskarsimies ar terminiem. Kā mēs saprotam vispārīgi datu analīzi, jā, tāds vispārīgi definīcija, protams, veids, kā mēs apgūstam datus, jā, datos mēs visi slīkstam datos, jā, mēs te tīrīšana, transformācijas, modelēšana, jā, lai saprastu kaut ko noderīgu, jā, un lai arī, protams, mēs varētu atbalstīt, tā teikt, lēmumu ņēmējus, lēmumu atbildīgos par lēmumu pieņemšanu. Angliski tas par stakeholders, vai ne? Jūs paši varat stakeholderi, protams. Jā, tas varbūt pat priekš sevi to dara. Nu, lūk, un, jā, tad datu vizualizācija ir, viena no kritiskām daļām šim te informācijas, kā sakot, attēlošanai, jā. Tipiskie grafiki, dažādi veidi histogrammas, punktiņu diagrammas un tādas lietas, un tos mēs darīsim. Un tad varbūt tāds termiņš kā datu zinātne. Tas ir tāds drusku lielāks termiņš, jā, termins. Tas aptver mums arī datu analīzi, bet arī algoritmus, sistēmas, vairāk zinātniskākas metodas, vai drusku tāds lielākām ambīcijām, un tas ir starpnozara. Tur ietilpst arī, protams, statistika kārtīgi, jā, varbūt drusku lineāra algebra, varbūt tās arī vēl psiholoģija drusciņi, varbūt arī kaut kāds dizains arī drusciņi, jā, tas viss, kas kopā, jā. Un tā doma ir tāda, ka mums ir slikti vai nedaudz strukturēti dati, un mēs gribētu no viņiem izgūt kaut kādu strukturētu informāciju. Tā, big data, droši vien dzirdēts arī big data. Tas ir runa par lielām datu kopām, jā, kuras mēs gribētu analizēt, jā, un tur ir sava specifika. Un tajā ziņā jautājums, kas ir liels dati, jā, big data, tas bija tāds ļoti, tāds ejošs termins, joprojām parādās, joprojām eksistē, varbūt uz nokluses, bet kas tad ir big data? Man ir kaut kāda kompānija runā, man ir big data, mums ir big data, viņi saka 50 gigabaiti ar kaut kādu ierakstiem, jā, mērījumiem. Tehniski 50 gigabaiti, tas jau nekas nav mūsdienās. Mana tāda neformāla definīcija, un to daudz arī piekritīs, ir tas, ja es varu to ielikt lokāli savā datora operatīvajā atmiņā, tas nav big data, tas nav lielie dati vairāk. Un tas tad līdz ar to tā latiņa mums aug. Tātad, ko tas nozīmē? Ja? Ja man 50 gigabaiti, es varu nopirkt veikalā 128 gigabaitus atmiņu operatīvo pār simtiem, un man dators normāla kaste to var pavilkt. Ja? Agrāk bija drusku grūtāk. Bet kā būtu ar 1 terabaitu datu? Īstenībā tas arī pēc būtības nav vairāk big data. Tas bija big data pirms 20 gadiem. Bet mūsdienās pāris tūkstošiem uzņēmums vai organizācija var nopirkt serveri, un 1 terabaita operatīva atmiņa arī nav
tik kritiska. Nav nekas neiespējams. 10 terabaiti, tad jau varam sākt runāt par lieliem datiem, to var atmiņā īsti neielīdīs vairāk. Bet nebūs vairāk tik reāli. Ja? Man liekas, no Amazon izīrēt var laikam 4 terabaitus atmiņu, ja? Nezinu, cik tu maksā stundā 1000, bet var iespējams. Jā. Lūk, tas noved mums pie tā, ka parasti mums runāt šīs mēs runāt vienas mašīnas. Tas ir vieglāk. Ja mums tikko sākās kaut kāds liela daudz mašīnu atbalstāja, liela cita opera, un to mēs šī kursā vispār labāk tā izvairīties īstenībā. Bet es pieminēju Amazon, īstenībā mākoņu skaitļošana. Var apsveikt jūs visi no bez mākoņu skaitļošana, jo ko mēs šodien esam pieslēgušies mākonim, Google mākonim. Un līdz ar to, ko tad nozīmē mākoņu skaitļošana, atkal vēl viens tāds buzzword, tāds modes termins, neformāli tas ir vienkārši cits kaut kāda, tas nav jūtas, ir svešs kompjuters pēc būtības, vai tas ir jūsu drauga, vai vienkārši piekļūt caur tīklu, caur parasti internets, protams, tas būs, mākoņu skaitļošana parasti caur tīklu, līdz ar to mēs piekļūsim citiem resursiem, plašākiem resursiem, kaut citur. Līdz ar to tā kā šeit, šodien, un arī turpmāk, mēs izmantojam šos Google datoru resursus, mūsu dators kalpo tikai, kā teikt, termināls, kā tikai tāds vizuāls rīks, kā sazināties, ir lietotāji saskārne, bet viss darbs notikos svešā datorā. Tie vispārīgi termini. Parasti mācību intelektus varbūt tās tagad arī. Mašīnu mācīšanās ļoti populārs termins tagad mūsdienās, vai ne? Bet principā bieži vien, kad runā par mākslo intelektu, parasti cilvēks runā par mašīnu mācīšanos, bet tas nav īstenībā visa mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts ir daudz lielāks, un daudz klasiskas problēmas īstenībā. Kur īstenībā mākslīgais intelekts vairāk nekā cilvēku neuzskatāja mašīnu, tad tas ir mākslīgais intelekts. Piemēram, Google Maps katrs īsākos ceļus, Tā skaitās klasiskā mākslīgā intelekta problēma, bet viņi principā ikdienas viegli atrisināt, tā nav mašīna mācīšanās tiešā ziņā. Un tu vajag neuzskatīt mākslīgā intelekta kā atrast īsāko ceļu, tur kaut kādā no Rīgas līdz Valmierai, pieņemsim, ņemot vērā, tu pieņemsim tur trafiku, tur satiksmi un tā tālāk, navigācija, bet tāda mēs ir mākslīgā intelekta, tāpēc kā arī pašbraucošas mašīnas, Tas arī ir izmanto mašīnu mācīšanos, bet principā tas ir mākslīgā intelekta apakšnozare. Bet lielie valodu modeļi, tie gan ir daļa savukārt no mašīnu mācīšanās, jo tā doma tāda, ka ir ļoti daudz dati, ir doti šim te modelim trenēti, un viņi mums dod iespēju dažādas lietas, tā kā satura ģenerācija, protams, chatbots, tulkotājs un visas tos labās lietas, bet kā mēs redzēsim vēlākās pāris lekcijām, īstenībā tas princips apakšā ir līdzīgs ļoti klasiskai mašīnu mācīšanās klasifikatoram, jo viņi ģenerē tikai principā nākošo simbolu, nākošo tokenu, tā teikt, to saukto. Viņi strādā tas princips īstenībā, tas pats kods, kas vajadzīgs samērā maz, tikai kas ir vajadzīgs, lai šādi modeļi strādāt, ir pamatīgi tieši tie datoru resursi un arī ļoti daudz datu. Lūk. Te pirms Copilots, ChatGPT, zinām šo rīks droši vien, ChatGPT noteikti daļa lietojuši, un Gemini, kas īstenībā ir šajā pašā saitē, to izmanto, šis arī ir pieejams šeit, būs iespējams izmantot. Tā. Ko, es saprotu, ka jums bija nelielas ievas programmēšanā bija, Pēters jums no šo vēl pastāstīja, bet programmēšana vispārīgi mēs definējam kā kaut kādu instrukciju padošana datoram, kā kaut kādu konkrētu mērķi sasniegt, atrisināt kaut kādu problēmu. Un tajā ziņā to var ļoti salīdzināt ar mašīnu mācīšanos. Tā ideja ir tāda, ka mašīnu mācīšanos veidot modeļus mēs dodam dators, tā teikt, iemācās no eksistējušas informācijas, nevis no mūsu instrukcijām. Mēs ir instrukcijas kā mācīties, bet viņš principā iemācās kaut ko pats uz sevi. Viņš, krieviski, tas, nesauksim viņu, dzimt nenosim, tas iemācās. Programmēšanā mēs rakstam instrukcijas, tā sakot, kā saka angļuiski, explicitly, konkrētas instrukcijas.
Jā, un tāpēc arī Pythons, protams, ir, jā, čūskiņa, jā. Lai gan Pythons ir šī populāra valoda, jā, čūskiņa viņa tāpēc, ka nevis kā čūska, bet tas bija, protams, referents, tā ir, protams, Monty Python, kur laikam izstrādājis Guido Von Rossums bija liels fans 80. gadu beigās Monty Pythonam, jā, britu seriālam, un attiecīgi tā viņš smēlās. Bet, protams, aizgājis čūskiņu, aizgājis Pythons aizgājis, jā. Nu, viņi izmanto, kā es saku, kāpēc Pythons, tāpēc, ka tā ir valoda, tad joks, bet valoda numur 2. Principā, ja kurai problēmai, jā, pieņemsim statistikā, dažreiz students ņem to R valodu, jā, tā ir drusku labāk statistikai tieši, jau tādā vizualizācijai, varbūt analīzē, bet viņa nav citas lietas, kas Pythonā iespējamas tieši. Un līdz ar to Pythons tad ir apēdis ļoti daudz citas projekts, tāpēc, ka ar Pythonu var izdarīt visu, principā. Nevienmēr būs labākais rīks, tas tāds liels Šveices nazīs vai Šveices motorzāģis, attiecīgi, ar ko var visu ko panākt. Līdz ar to, ja tu iemācies vienu šādu valodu, tad tas jau tā kā, ir gan labs, ja vajag, ļoti reti vajag kaut kādu citu valodu papildus. Vajag, protams, ir iespējas, ir lietas, kur var labāk darīt, jā, ātrāk pieņemsim, jā, bet datu analīzē pilnīgi pietiek. Nu, lūk, Pandas, jā, šī biblioteka datu manipulācija, saka, principā Excel steroidiem, un tieši pārsvarā tieši ar lieliem datiem vai lielākiem datiem. Un Jupyter Notebooks ir tas, ko jūs pat labāk izmantojat. Jā, šis te 5 grāmatu, mēs sīkāk parunāsim par to visu sistēmu, kā strādā. Savukārt Google Colab ir tieši konkrēts risinājums, kā Google dizaineri un izstrādāja uzskata, kā būtu jāizskatās Jupyter Notebooks tieši pēc Google domām. Tie, kas strādās lokāli, vai ir arī citas vides, pieņemsim tur no Kagls, gan Google, no, pieņemsim, citas vietas, kur izties drusku savādāk, jā, šīs te notebooks, jā, bet princips paliks tas pats. Nu, lūk, man prasīja viens students, pirms pāris nedēļām prasīja kādu termini, nu jā, NumPy, jā, prasīja par NumPy, kas ir NumPy, principā tā ir tā zemā līmeņa biblioteka, kas pēc būtības ļauj Pythonam apiet savu lēnumu. Tā ir zema līmeņa, nozīmē to, ka viņi rakstīt C valodā, un tur ir tās zemā līmeņa struktūras, primitīvās struktūras, kuras mēs kā, tā teikt, augstāka līmeņa programmētāji, attīstītāji negribam redzēt ikdienā. Jā. Un notiek ļoti laba tieši iebūvē šī paralelizācija, jā, šīs vektoru operācijas moderniem CPU procesoriem ir pieejamas, un lieta tums ātrums, lieta to pats par sevi Pythons nav ātrs, bet izmanto NumPy, jā. Visas mašīnu mācīšanās daudz bibliotēkas izmanto, gan scikit-learn, gan Pandas, gan daudz cits izmanto tieši NumPy. Tā kā jā, varbūt ir kāds termins, vēl kāds termins, ko vajadzētu, kas te, varbūt ir vēl kāds termins, ko jūs vēlatos uzzināt. Nu jā, es vēl par pielikt klāt, jā, varbūt kaut ko vēl, jā. Un jā, tad ir tas, ko es rakstīju, tā teikt, no galvas, jā, šis te, un to, ko Gemini, mākslīgais intelekts, jā, arī uzrakstīja, protams, jā. Un to viņš rakstīja, nu, tīri sakarīgi, pēc būtības tas, ko aptuveni, tā sakot, mūsu domas samērā sakrita, jā, nu, labi, tā. Nu tā, esam vēl neesam nopelnījuši pārtraukumu, sāksim nedaudz padarboties, Rusciņ, jā, tad vēl atkal runāsim par lielo plūsmu, jā, mūsu lielo to bildi joprojām mēs nekodējam, jā, nedaudz salīdzināsim rīkus, jā, apzīsimies, kā vispār Jupyter Notebooks strādā, un varbūt tiksim arī līdz Python bāzes lietām, un varbūt tiksim arī, beigās tiksim arī līdz pandām, un šim data frame, šim tabulām, šim datu režģiem, cerams, jā. Viņi būs kaut kādā arī daļa padarboties, jā, un būs padiskutēt pēc tam. Es domāju, mēs varētu sākt ar aprakstu vispārējo, jo šis tāds ļoti vispārīgs apraksts, kas būtu jūsu darba specifikā vispārīgi runājot, būtu jāiekļauj. Un tas pirmais, jā, paņemšu lielāku drusciņu, jā. Pirmais būtu šī te problēmas definīcija. Tas ir interesanti, jo ļoti bieži ir dažādi veidi visādi mācību materiāli, jā. Kur jā, kaut kas notiekās, kaut kas tiek darīts ar datiem, kaut kas tiek mīcīts, kaut kāda analīze, kaut kāda modeļa, kaut kas ļoti labs, bet nav vispār pateikts, kāpēc, vispār kāds mērķis ir, jā.
Nu, lūk, jo tas, kas, protams, dzīvē praksē, ir ļoti būtiski. Vispirms jāsaka par to, ko mēs mēģinām darīt. Ja? Vai mēs mēģinām pareģot, cik daudz, pieņemsim, finanšu tirgu cenas, vai pieņemsim, vai finanšu tirgus mainīsies, vai rītā saule rietēs, jā, cikos, jā, pieņemsim, jā, vai tas zaļšais sarkans, nu, ko mēs tieši konkrēti gribam. Un, protams, līdz ar to iet cauri tas moments, ka kam tas domāts vispār, kas to izmantos, jā, vai tas būs jūs paši, jā, vai kādā veidā tas tiks izmantots, un arī šeit jums ļoti labi, ja jūs gribat tā sakot, atzinību nopelnīt, teikt, ir kvantitatīvi, jā, tātad analītiķis jums parasti būs tā ideja kvantitīvas, jā, pamatojums tam, ko jūs darat. Nevis vispārīgi argumenti, bet tieši pamatojumi, jā, tad nevis, tur vairāk pārdosim kaut ko, mēs gribētu padot vienkārši kādi faktori ietekmē šo te mēnešu pārdošanas aprēķins, kāpēc 7. datumā parasti mazāk tiek pārdot, pieņemsim, jā, atbildot kaut kādu hipotēzi, pieņemsim, jā. Parasti kaut kāds hipotēzes varētu būt un kaut kas tāds, ko var izmērīt, jā. Jo, protams, vispārīgus tāds apgalvojums, jā, tie varētu būt kaut biznesa konsultanti, jā, varētu atbildot tādiem vispārīgi. Tomēr vajag kaut kāds konkrēts, faktos, vismaz skaitļos bāzēts atbildes, parasti gribēsies dot, jā. Un tipiski šādā datu analīzē, protams, nākšais solis jau ir tomēr saistīts jau ar datiem un kodu, jā, un tad tā ir datu savākšana, jā. Parasti tas būs kāda iekšējā avoti, no datu bāze varētu būt kaut kādas logi, kaut kāda ārējā avoti, arī valsts avoti, valdība avoti, sensori, jā, API, Application Programming Interface, jā. Tur mums tajā brīdī mums jāapsast arī, vai mums viss piekļuvi atļauta, jā. Un, protams, šeit jāveido šī dokumentācija par to, ko mēs darām, no kurienes ņemam, ko mēs ņemam. Parasti šī daļa tā tieši tā rupjā savākšanot nav tik ilga, bet nākošais, trešais solis parasti ir tas ilgākais, jā. Un šis ir tā sakot, kur var iestrēgt ar veidarī, jā, jo dati ļoti reti būs pilnībā gatavi lietošanai, jā. Tipiski zināms, ka kaut kas trūkst, ko darīt ar tiem trūkstošiem datiem, ko lai rindiņa tāda sabojāta. Varbūt arī galās, ka ir duplikāti, mums 2 faili, un pirmā failā pēdējais sakrīt ar pirmo otrajā failā, tad klasisks gadījums, ja tā var būt, visādi, ko darīt duplikātiem un kļūdainiem rindiņām, te arī būs iekļausimies standardizāciju, laika, naudas vienībām, jā, dažādu teksta normalizāciju, jā. Un arī iespējams, ka mēs sāksim darīt ar kaut kādas, to sauc par feature engineering, tas ļoti inženierija, jā, īpašību inženierija, tāds apsmēs valsts terminiem, vai vispār ir mūsu, tā sakot, valodas komisija, mūsu enzelīni, vai viņi mums piedāvā šeit LDA termini, jā, tad tie, kas raksta bakalaura maģistras darbus uz šo te lapu, jā, noteikti prasība, lai mēs to latviskos terminus, jā. Tas ir feature engineering, kas nācis jauns klāt, parasti tiekās reizi nedēļā, jā, viņi dara labu darbu. Ir engineering, bet nav feature, jā, tad, būtu jā, nav tehniski ir feature data, jā, feature attribute, jā, tā kā nav viss feature engineering, laikam nav iekļauts, jā. Mēs vienkārši iet runā par jaunu kolonu, parastā būs kolona, jaunu īpašību izveidošanu no eksistējušiem datiem. Un arī te iekļausim arī tātad savilkšanu, datu savilkšanu kopā arī būs. Savilkt, sameržot, jā, savilkt, jā, pēc kaut kādiem nosacījumiem, lai mums būtu, viss būtu vienā lielā megatabulā iespējams. Parasti šīs sagatavošanas tāks ķēpīgākā, tīpaši kaut kādiem trūkumiem, jo tas brīdis, kad nevajadzētu šausmīgi tātad skriet uz priekšu, jā, droši vajag pārbaudīt, tas tiešām nogriezt, bet nomērīt 7 reizes, pirms mēs griežam kaut ko. Jā. Tad jau sākās tāds patīkamāks laiks, mums iesākās tāds exploratory data analysis, jā, tad meklēšanas laiks, kur mēs sākam jau vēl kaut kādu statistiku, kur būs vidējie, mediānas, jā, mēģinam ko jau sākt, kaut kādas tendences, un te arī būs iekļauts anomālijas, ja tie outlieri, jā, tie, kas vērtības, kas ir stipri ārpus normām, iespējams,
Atvainojos, iespējams šajā brīdī jūs gribēsiet arī, būs jums kāda hipotēze izveidot iepriekš pašā sākumā un gribēsiet jau pirmās hipotēzes apstiprināt vai arī tieši noraidīt. Ja? Un šeit arī jau var sākt kārtīgi darboties ar histogramām, dažādi veidi vienkārši vizualizācijas. Nu jā, īstenībā jau šeit trešajā solī arī, kad mēs skatāmies kaut kādas ekstrēmās vērtības, ja? Nu, viņas iet kopā, principā tā tīrīšana un sākotnējā meklēšana ir samērā saistītas. Tad, kad mums beidzot tīri dati, un parasti ir atkal daudzi materiāli, kurus sāka šo 5. soli, modelēšana analīzi. Jā, tas, protams, ir svarīgi darāmais, bet, nu, reti mēs te pirmie 4 soļi noteikti jums būs jādara, tā teikt, dzīvē, neiztiksiet viņiem, jā. Bet sākums jau, ka jums ir, te var ņemt modeli, sāk kaut kādas modelēšanu, jā, tas būtu lieliski, jā, tur sākt mašīnmācīšanās modelis, jā, regresijas, jā, pieņemsim, neironu tīklu var būvēt, jā, vai arī veidot grupēt kaut ko pēc kaut kādiem parametriem, vai vienkārši tāpatās, jā. Bet, nu, un to mēs arī skatīsimies, bet šis nav, šim solim būtu jānāk, kad jau dati ir pienācīgi aptīrīti, notīrīti, pārveidoti pareizos formātos un pārbaudīti kaut kādā veidā. Nu jā, un, protams, arī tad jau var stāstīt par tādiem, dizainu vairāk jau drusku tādiem skaistākām vizualizācijām. Pēc salīdzināšanai mēs izmantosim stabiņu diagrammas, kā dati izklājušies, kaut histogrammas un boksplotus, jā. Kaut kādas tendences, protams, līnijas, jā, līnijas, mums ļoti labi līnija grafiki, mums ļoti labi parādīs tendences. Savukārt kaut kādas sakarības starp 52 vai, varbūt vairāk parametriem, protams, punktiņu diagrammas, punktiņu ploti. Nu jā, un retāk būtu šīs te pīrāga, jā, donuļu diagrammas, ja tās mazāk vajag lietot, tāpēc, ka viņam daudz ir negatīvā un parasti viņas tiešām dzīvē nav tik labas, viņas varbūt arī maldinošas, kā jau visas vizualizācijas, un viņas nebūtu tas labākā izvēle stipri. Jā. Nu, lūk, un jā, mēs negribam pārādēt šīs te mūsu vizualizācijas, gribam vienkārši, taču principi, jā, gribam vienkārši krāsas, vienkārši visu arī smuki nosaukumus sakarīgus, protams, jā, un te arī var būt tāda doma, ka var jau sākot arī kaut kādus, tā teikt, interaktīvas vizualizācijas, pieņemsim Plotlies izmantoja, tāda ļoti labs rīks ir, jā, kur jau parādās iespēja kaut ko pamainīt arī, padarboties, jā, un tad, kad mums kaut kas jau ir, ko rādīt, tad mēs, protams, gribam arī, tā teikt, jādod mūsu stāsts, jāvēdot kāpēc, jā, ir kas notiekās, jāsakot, mūsu šiem te kaut kādiem, tendencēm, kaut kādiem mūsu modeļiem, jā. Mums iespējams jāizstāst, kāda saita tam, ko mēs atradām mūsu oriģināliem jautājumiem, jā, tašies var aizbraukt pilnīgi citā virzienā, un, protams, jāsaprot mūsu šīs te ierobežojumi un tas, kas mums vēl nav skaidrs. Tā, un, protams, līdz ar to, noteikti būs, atkal dzīvē, darbā, jā, būs jāsaprot kaut kādi paziņojumi, protams, jā, ko tas nozīmē vienkārši, kā lai saka, jāpastāsta, jāprezentē, jo īstenībā tas arī viens ir darīt kaut savu darbu, otrs, tomēr mums ir liela daļa no dzīves vispār ir komunikācijas, jā, līdz ar to, protams, būs arī šis te viss jāparāda kādiem citiem, nu lūk, jā. Kas vēl tāds? Jā, tur var būt prezentācijas, tur var būt slaidi, jā, un īstenībā ir interesants moments, ka šī te notebook, viņiem arī var veidot arī prezentācijas, jā, viņiem ir opcijas, kā uztaisīt arī, tur pieņemsim, interaktīvas prezentācijas, tā kā nav tīri labi. Nu, lūk, jā, tas pēdējais solis nevienmēr mums būs, tas sakot, jā, ka, jā, mums ir šīs te rekomendācijas, mums iespējams kaut kas ir jāturpina novērot, mums kaut kādas tur ir mērījumi, kuriem jāsako, jau iespējams mums nāks jauni dati, jā, kas bieži vien ir. Ar to mēs to modeli, jā, mainam, iterējam, tā teikt, jā, nāk kaut kas jauns, kā bija tajā 30. gadījā, kas tas bija Churchills, vai kas, kuram tu teica, vai tas bija ekonomisks Keynes slavenais, kuram pārmet, ka viņš ir pamainījis, jūs pirms 5 gadiem bija cits viedoklis jums bija, jā, viņš teica tam žurnālistam, vai kam, ko, sir, es taču, ja man ir jauna informācija, es mainu savu viedokli, ko tad jūs darat? Tas būtu, piemēram, absurds, ja mēs nemainītu. Un līdzīgi arī šeit ir analīze, ja nāk parādās jauna informācija, iespējams mūsu hipotēzes secinājumi mainīsies, ieteikumi mainīsies, mūsu modeļi mainīsies, tas ir pilnīgi normāli, jā. Ja tas ir plūstošs turpinājums process.
Tā, tas ir tā lielos vilcienos, tā visa kopējā lielā darba plūsma. Vai ne? Bet, protams, mums arī būtu, kā lai saka, kas notiekās, bet kā to visu darīt, protams, ir dažādi rīki, protams, lūk, un tajā ziņā mēs varam nelielu salīdzināšanu, tā teikt, nelielu, kur katrs, kādi rīki, tas izteiciens, ja mums ir tikai āmurs, tad visas problēmas izskatās pēc naglas. Ja mēs zinām tikai pitonu, tad visas problēmas mēs atcinām pitonu. Nē, var tālu tikt, bet ne obligāti. Līdzīgi arī ar Excel, slavens stāst arī cilvēki tur tā ir spēlīts Excelī, tur zīmē glēzes ar Excelī, visu ko var darīt Excelī, Un bieži vien tas ir absurdam, ka viss, nezinu, $0 biznesa turās vienu milzīgs mega Excel tabulas, pieņemsim, kaut kādā 10 analītiķi un izstrādā iztur, kas īstenībā galīgi nav tam domāts tādā veidā, pieņemsim, Bet atkal, tam ir lieli plusi, tad Pitona plusi tā, ka ļoti piemēros tieši lielāku datu apstrādei, integrācijai, tieši pielāgot risinājumu, kad nav kaut kāds standarta risinājums nederēs. Tā māksla to, ka ir drusku tomēr jāzina par kodu, lai gan mazāk mūsdienās ar mākslīgu intelektu rīkiem, stipri mazāk var arī tik tālu arī tā teikt. Tas augto vibe coding, ja tu tiešām nezini kaut kādu tehnoloģiju, tu vari tomēr samērā labi tikt, vismaz sākumu, pirms tu sāc sadarbojas ar kādu speciālistu. Un attiecīgi, integrācija, dažādi datu avoti, tas arī būs šis te, kur Pythons būs labāks. Bet Excel, protams, tajā ziņā, es pats īstenībā maz lietu Excel, bet es savu cilvēku jau daudz darbojos, tas pilnībā normāli. Dažādi mazie analīzi, vidēji līmeņa analīzē, un tīpaši pēc maziem datiem. Un es saku, maz dati zem 100,000 rindiņām. Jo atkal tie, kas strādājuši Excel pēc miljonus rindiņas, zinās, ka tas nav nekas priecīgs, vismaz lēnām. Pythonā miljonus rindiņu tabula nav problēma. Un tas arī tālāk uz to Power BI, ko jūs drusku arī apguvāt. Viņam ļoti labi, iekļaujoties tajā problēma, tajā apgabalā, kur Power BI ir smuki pielāgots. Un ko tas nozīmē? To, ka, pieņemsim, jums tur ir Microsoft integrācija, dati savēlkās, nav, tas, ko piedāvā Power BI, teikt, no kastītes jau gatava, tas jums der, jums nevajag neko šausmīgi ekstrēmu. Līdz ar to, labi, tā maksa ir desktop license. Man liekas, joprojām būtu 10 eiro, vismaz agrāk bija 10 eiro, cik tagad neatceros. Un tā pielāgojamība nav tik laba. Un arī īpaši milzīgs tāds arī nevarēs. Stāsts arī līdz ar tablo, franču vārds sākam. Lielisks vizualizācijas, lielisks rīki, bet atkal. Tas tieši tā tīrīšana, tā datu sagatavošana, būs ierobežota, un tas vēl otrs moments tāds, kas arī sīkums, bet tomēr nepatīkam ir tieši tā cena. Pēdējais reiz, es skatījos, tam lobby kaut kāds 79 eiro mēnesī, ar to ir dažiem uzņēmums maksā, ļoti jauki, Sadāk jums tikai paliek tā tīmekļa versija, kas nebūs gana piemērota tieši šādam darbam. Tā. Labi, izklausās, šodien mēs esam ļoti raiti, jūs visi tad ļoti klusmierīgi sēžat, vai arī mums visi jautājumi ātri atbildās. Taisim pauzīt, varbūt tās tagad, un turpināsim 18.55, kad jums būs iespēja pastāstīt par saviem pieredzi. Par savu pieredzi. Labi, tad es apstānāšu šo ierakstu un lēnām pievienošu pēc brītiņa arī tam YouTube.